Mūsdienās cilvēki arvien vairāk sāk domāt par veselīgu dzīvesveidu, gan pievēršoties fiziskajām aktivitātēm, gan piedomājot pie uztura. Dārziņu fermentēšana ir viens no veidiem, kā uzņemt nepieciešamos vitamīnus arī ziemas periodā. Tas, ka tev ir rodās kaut kādas veselības problēmas, tu uzreiz domā, kā es varu pats tikt galā ar savām problēmām. Un ēst daudz šķiedrvielas, produktos, un arī pie fermentēšanas līdz ar to nonāca. Tikai tādā veidā domāt pats par savu veselību. Un man ir prieks padalīties ar savām zināšanām, ko es esmu apgūs vairāk gadu garumā. Es domāju, šis ir ļoti, ļoti daudz veselīgāks. No veikalā neko tik veselīgi nevar nopirkt. Tur būs sāls, kaut kāda eļļa, majonēze, kas ir vienkārši kaut kas briesmīgs. Bet šis te, kas viss dabiski saraudzēsies, to nevar nopirkt. Ko tu vari šeit uztaisīt. Daži meistarklases apmeklētāji jau iepriekš bija veidojuši vitamīniem bagātus gardumus ziemai, taču citiem šī bija pirmā pieredze. Ļoti jauki, kad šī fermentēšana iet tādā plašumā un mēs liekam kopā produktus, ko varbūt kādreiz katrā ziņā nedarīja. Bet garšu pasauli kļūst arvien bagātāka, manuprāt, un tas ir tikai iepriecinoši. Es fermentēju burkānus un kāpostus visu cauru gadu, varbūt tieši mazāk vasarā, jo tad ir svaigi augļi un ogas. Izrādās, ka burciņas ar saturu nedrīkst piepildīt līdz malām, bet gan jāatstāja vieta, kur fermentācijas procesā izplasties gāzēm. Lai nesaplēstu burku, nenotiktu sprādziens, tad ir vajadzīgi atstāt viņiem telpu, kur gan izplasties gāzēm, gan arī šķidrumam. Katrai burciņai ir nepieciešams likt kāpostu lapu, kas ir ļoti labs nosegu materiāls un pasargā mūsu sagatavoto produktu no ārējās iedarbības un arī kaut kādiem patogēniem. Ja gadās burciņa ar pelējumu, tad to nedrīkst izmantot uzturā. Tās saturs jāmet ārā. Nav tie produkti mums tik dārgi. Dārgāks ir mūsu darbs, mūsu pūles, ko mēs esam ielikuši. Mācāmies, kāpēc tas tā notika. Jo sākotnēji uzpasējam, tikko tas skāpšanas process ir iesācies un varbūt kādu dienu vēl pa virsu, apstādinām, liekam leduskapī. Ja citi gaida rudeni, lai burciņās ievietotu dārzeņus no pašu dārziņa, tad citi produktus izvēlas pirkt tirgū vai veikalā. Tagad jau ir tādā ziņā labi, ka tas rudens veikalos ir visu laiku, un tur ir pieejams viss, kas ir vajadzīgs. Dārziņš ir, bet ziniet, pastendē visu apēd spānieši, tādēļ tikpat kā nekas vairs neizaug dārziņā. Visu ir jāpērk. Tā ir pastendē. Šodien stāstīja recepti, kurā var no ogām iegūt gāzētu limonādu bez cukura izmantošanas, kas man likās forši, jo mazāk cukuru, jo foršāk. Tad mājās mēģināsiet? Vasarā, jā, kad būs ogas. Meistarklases dalībnieki atzīst, ka fermentēšana it nemaz nav sarežģīta un rezultāts baudāms salīdzinoši ātri. 3 dienas pēc burciņu piepildīšanas tās jau varēs vērt vaļā, lai nogaršotu un saprastu ideālās proporcijas, kas nākamreiz jāpievieno vairāk vai tieši pretēji mazāk. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.